Viņš vienkārši nesaprot. Šis vārds nav visiem, lai Dievs apstiprina, ja tas ir tev. Pārbaudi garus pēc katra vārda, ieskaitot manu. Ja šis vārds ir tev, viņš vienkārši nesaprot. Šis vārds ir pāriem. Cilvēks, bijušais vīrs, kurš vienkārši nesaprot. Tu aizgāji no viņa, un viņš turpina izmisīgi meklēt tavu uzmanību. Nav nozīmes, cik daudz nobloķēja viņu, cik daudz esi gājusi uz priekšu ar savu dzīvi, varbūt pat apprecējusies ar citu, šis cilvēks. Dēmoni viņā to neatlaiž. Cenšas turpināt piekļūt tev. Attālums, ko iet, ir smieklīgs. Katru reizi, kad mēģina, tu to apturi. Viņš ir tas pats cilvēks, kad viņam bija pieeja pie tevis, izturējās briesmīgi. Viņš pieļāva netīrajiem gariem, kas ir viņā, ļāva pret tevi izturēties briesmīgi. Viņš tiešām izmeta savas problēmas uz tevi, vainu uz tevi, izmantoja tavu uzticību, labestību, labo sirdi. Izmantoja tevi, runāja par tevi, tev aiz muguras, pat krāpa tevi, meloja. Viss, ko tu darīji, bija, ka tu pret viņu izturējies ar cieņu, mīlestību, laipnību. Katram ir savi limiti. Bija laiks, kad pārstāja tā izturēties pret viņu, un attiecības bija ļoti toksiskas, bet tu gāji uz priekšu, iespējams mazliet vēlāk kā vajadzēja, bet tu aizgāji. Varbūt attiecības kļuva mazliet toksiskākas, kā pieļāvi tām būt, bet tas ir tāpēc, ka bija nedziedināta un neatbrīvota, bet kopš tu aizgāji no viņa, tu gāji cauri dziedināšanas un atbrīvošanas procesam. Tu esi Dieva noliktās attiecībās, laulībā, un šis cilvēks vēl joprojām salauzts, sabrucis, pretīgs, un viņa ego neļauj viņam iet uz priekšu no tevis. Tas ir tā, ka viņš nav mierā, ka viņam nekad nebūs pieeja pie tevis, un tas sēd viņu dzīvu, zaudē miegu. Kad tu no viņa aizgāji, viņa dzīve sāka iet uz leju. Tagad un pat pagātnē viņš to pa īstam nesaprot, ka tu esi svētība. Šī ir vienīgā joma, kur viņš patiešām saprot. Tagad to saprot, bet ir par vēlu. Ir pārāk vēlu. Tu joprojām vari lūgt, lai viņš nožēlo grēkus un iet cauri dziedināšanas un atbrīvošanas procesam, jo viņā ir daudz netīrie gari un ir vēl joprojām garīgi apsēsts ar tevi. Un viņam ir uzdevums. Viņš ir izraudzīts, nav ticīgs, dzīvo grēkā, dzīvē, daudz nekārtības, kurām atvēras durvis, viņš ir ienaidnieka uzdevumā. Pat nekontrolē savas domas par savu rīcību, sevi nodevis izkropļotam prātam, tāpēc tu neesi ar Dieva izredzēto vīrieti, tu esi aizgājis prom. Tu vari būt precējusies ar viņu, lai šis ir apstiprinājums tev, lai neatver šīs durvis atkal viņam. Tu jau zini, ka Dievs teica tev, ka šis cilvēks tiek sūtīts no ienaidnieka, viltvārdis. Tu varbūt jūties vientuļa vai ej kaut kam cauri, meklē uzmanību no viņa vai jebkura. Ej pie Dieva, neizklaidē šo cilvēku, jo sāksies tikai kārtējais vēl viens aplis tuksnesī. Tu ar šo cilvēku ej tam cauri gadiem. Viņš nav mainījies, viņš nav nožēlojis, viņš vēlas tevi ievilt grēkā, netiklībā, pārkāpt laulību vai attiecības ārpus laulības, ievilt kompromisā. Tas ir gars aiz tā, tas ir dēmons. Lūdz par viņu, jo mēs necīnāmies pret miesu un asinīm. Efeziešiem 6.12. Sargi savu sirdi, Salamana pamācības 4.23. Viņam daudz nervi pēc tā, ko tev izdarīja, lai turpinātu pieeju pie tevis, īpaši, ja tu esi precēta, mērķī. Tici man, viņš redz, ka Dievs tevi svētī, ka tava dzīve iet uz augšu, kopš tu aizgāji, un viņa dzīve iet tikai uz leju. Tā vietā būt apsēst ar tevi, viņam vajadzētu skatīties uz Dievu. Vienīgā lieta, kas atrisinās kaitējumu viņā iekšā, viņš ir bojāts. Mēs visi esam bojāti, mums ir nodarīts kaitējums, bet mēs ejam pie Dieva, lai Dievs darītu savu dziedināšanu. Viņam jāiet pie Dieva, jākļūst dziedinātam un pieņemt Jēzu kā personīgo glābēju un padoties Jēzum, lai Jēzus vada viņu mērķī,
attīra un vada viņu pie cilvēka, kas Dievam ir priekš viņa, jo tā neesi tu tā neesi. Tas kuģis ir aizgājis. Lūdz, lai viņš attīrās. Tu nevēli viņam ļaunu, tu lūdz, lai viņš atrod mīlestību, lai ir dziedināts, lai sakārto problēmas ar mammu, sakārto visu, kas iekšā ir nekārtība, lai var staigāt savā labvēlībā, lai nepārtraukti netukšo tavu labvēlību. Viņš ir enerģijas vampīrs, iztukšo tavu labestību. Viņš dzīvo no tavas labvēlības. Nē, viņš vienkārši nesaprot. Viņam ir jāiet uz priekšu. Lūdzu, lai viņš to saņem, lai satver Dievu. Ja šī ziņa ir tev kā apstiprinājums, neatver vairs šīs durvis. Viņš skrien ar dēmoniem, kas manifestē šajā stundā.